Redzu, ka tēma kronisks nogurums jums ir ļoti, ļoti aktuāls. Gadu praksē man ir bijušas iespējas analizēt un iedziļināties, jo pati dzīvojam divām diagnozēm, un kronisks nogurums tas bija mans gadiem tāds klupiens. Protams, katram tas var būt ļoti atšķirīgi, un katram arī atrisināt šo problēmu var būt arī sarežģīti un pavisam savādāk. Bet jāsaprot to, ka vajadzētu arī patīrīt organismu no toksīniem, lai palīdzētu pareizi palaist cirkulāciju un visus procesus. Kroniska noguruma sindroms ir tāds ļoti sarežģīts stāvoklis, kas īstenībā samazina dzīves kvalitāti. Un dažreiz tas nav pietiekami tāds ļoti patīkams sindroms, jo tāpēc, ka spēka vispār nav spēks piecelties no gultas, nav spēka vispār elementāras lietas izdarīt. Da jebko. Man bija pat tā, kad es pacēlu kaut kādu kafijas krūzi, un es jau biju piekusus, jutos jau pārslogot. Arī tāpat tās muskuļsāpes ir ļoti daudz simptomu, kas tajā visā ir. Vispār jau no zinātniekiem un ārstiem nav vispār zināms, kādēļ, ja tā iedziļinamies to, ko viņi saka, nav zināms, no kā vispār tas nāk un kāpēc vispār tāds kroniska noguruma sindroms ir. Tur var būt daudz kas. Arī tāpat tās iesaistīti vīrusi, parazīti, vīrusi, herpes vīrusi, un dažādi citi. Un, ieteikti, protams, veikt pilnas pārbaudas, bet arī manā praksē ir tā, ka pirms man noteica diagnozes, man taisīja ļoti daudz asins analīzes, un man viss ir kārtībā. Un nav viena standarta ārstēšanas arī ārstiem, bet ir daudz reāls dzīves faktori, kas var ietekmēt šo visu mūsu dzīvi, ko mēs dzīvojam, dažkārt arī nepareizi, un tas ir jāatcerās. Kas ir nepareizi? Ja varam ēst visu pēc kārtas, stumt visu pēc kārtas un neskatīties, kas ir veselīgi, kas nav, vai arī gadiem neesam domājuši par sevi un te hops, piemēram, pusgadu, pāēdam te veselīgi, dzeram ūdeni, visu, ko uzturu bagātinātājs, un tad domājam, kāpēc man ir kronisks nogurums. Bet kā tad ir, piemēram, tur 10 gadi atpakaļ, kad mēs dzīvojām, kā pagadās un ēdām, ko pagadās, vai arī no bērnības, mūsu dzīve ir bijusi tur visu laiku tusiņi, un viss tikai tur fast food un alkohols un nezinu kas. Dzīvesveida maiņas var palīdzēt labot arī stāvokli šo, ja kādam vajag, tad lūdzu speciālisti, tie paši psihoterapeiti, kas netiek galā. Arī ārsti var izrakstīt antidepresantus, kas īsti vispār, tur vispār neliekās manā skatījumā kopā, jo tāpēc, ka viņi reāli nepalīdz. Arī tāpat tās rēķināties ar cēloņu, kādi varbūt kroniska alkohola lietošana, nesabalansēts uzturs, visu laiku tā dzīvojam, guļam ļoti, ļoti maz, ceļšot, piemēram, Anglijā, kas strādā faktorijās, visu laiku domā par overtājumiem, un galīgi, viņi nedomā, kā gulēt, viņi visu laiku ir miegaini, tādīgas kroniskas slimības, tai pašā laikā, ja jums jau ir kaut kādas onkoloģiskās slimības, plaušu slimības, autoimūnās saslimšanas, ir jau tas organisms saslims, tas arī var būt viens no cēloņiem, kāpēc jūs dzīvojat tādā nogurumā. Arī tāpat tās noteikti medikamenti, ko lietojam visādīgas asinsspiediena zāles, statīnus, un paracetamolus, ibuprofēnus un visu pēc kārtas. Arī tāpat tās, kad ir ļoti zems D vitamīns, dzels, B12 vitamīns, bet neņemt un vienkārši kaut ko lielos kvantumos lietot, ja jums nav uztaisīts visas pilnas asins analīzes, es neieteiktu, kaut ko, piemēram, kaut ko ļoti forsēt, elementāri kaut ko, piemēram, profilaktiski padzert, lūdzu, bet vienmēr ir pie tādiem kroniskiem nogurumiem, protams, ir jāiet pie ārsta, tāpēc, ka arī tāpat tās, mana pieredze varbūt ir bijusi tāda, jūsu pieredze var būt savādāk, jums varbūt kaut kur slēpjās kaut kādas diagnozes, man arī, redz kā, uzstādīja 2 diagnozes un visu un dzīvo kā tu gribi, un kas tad no viņiem ir, vienkārši monitorings iet un visu, un viņi nelāga, tā tu arī dzīvo. Tāpēc arī ir jāņem un jāskatās sev līdzi, ko mēs varam izdarīt. Ko es jums piedāvāju? Es jums piedāvāju iziet profilaktiski veselības koncepcijas tūri, 90 dienas, 3 mēneši, ar mani kopā palīdzēšu jums strādājis individuāli, jo tāpēc, kad mēs esam katrs pilnīgi individuāls, to es ļoti labi sapratu, tad, kad gāju šo visu procesu, cīnījos ar savām diagnozēm, sapratu to, ka mēs esam ļoti, it kā liekas citreiz, Dievs, mēs esam līdzīgi cilvēki, bet tā pašā laikā nē.